Tas, ka cilvēkiem patīk izklaidēties, nevienam nav noslēpums vai pārsteigums. Izklaides veidi ir daudzi un dažādi, tā teikt, atkarībā no gaumas un vēlmēm. Viens no senākajiem cilvēku izklaides veidiem laikam jau ir teātris. Aizvien lielāku popularitāti pasaulē iemanto uzvedumi, kuri norisinās tās saucamajās mazajās teātra zālēs, kurās vienlaicīgi šo teātru mākslu un kultūru var baudīt ierobežots cilvēku skaits. Tagad ir radīts vēl intīmāka veida teātris, kurš paredzēts vienam skatītājam un vienam aktierim. Tā teikt, tu vari izbaudīt absolūtas VIP personas statusu, vērojot priekšnesumu, kurš tiek sniegts tikai un vienīgi tev. Viena no šī teātra priekšrocībām ir mazais izmērs un tas, ka to iespējams pārvietot. Ja citiem vārdiem to varētu nodēvēt arī par mini portatīvo teātri. Viens ir skaidrs, ka šāda veida izklaide nav paredzēta tiem, kas sirgst ar klaustrofobiju. Lai gan teātris patīk daudziem, personīgi man nevisai, jo man pilnībā pietiek ar to, kas ikdienā risinās mums apkārt.